iepazīsimies. Tad, kā jūs sauc? Jānis. Un kurā komandā jūs spēlējat? Jūrmala un Bebri. Es esmu tipiskais amatieris. Sāku ar zelta ripu, 53. nama pārvalde Rīgā. Un tad, kad es pārcēlos uz Jūrmalu, tad man Juris paaicināja Jūrmalas komandā. Tā es arī spēlēju. Pirms tam vēl uzspēlēju jauktajā komandā. L un L, tur gan meitenes, gan vecāki vīri mēs aizsardzībā, un tad viņas tur savu meistarību cēla augšā. Sāku pavisam tajā apakšā, EHL 6, un arī novinējām šo te kausu. Tajā pirmajā kausā, kas tagad jau ir otrs, jo vienkārši vairāk nav kur tās šiltītes uzlikt, tur arī mans uzvārds, bet tagad tur šitā jaunā, jau veterāna rindās ir arī iegravēts Jūrmalas Bebri un mēs 65+. Patīk uzspēlēt, uz lielups varēja, tā kā bija normāla ziema, tad arī uz ledus spēlējām, ripu varēja aiziet līdz jūras līcim. Bija skaisti laiki, bet tagad ar laivu to var izdarīt, uz laiviņas noliec un tad var mēģināt paaugstināt savu meistarību driblā. Hokejs, pirmkārt, tā ir mīlestība. Sieva mīl savādāk hokeju, tas ir tā kā sportu, var izpausties visādos veidos. Gan uz ledus uzspēlēt, gan pamācīt citus, kā tur jādara un kas tur jādara iesācējiem, kā pareizi paslidot. Un, protams, kā fans, Latvijas izlase, tas ir kaut kas fenomenāls. Vienmēr sirds iedrabās, kad ir un kad skan Latvijas himna par godu uzvarai. Hokejs, pirmkārt, es gribētu teikt tā, visiem no malas izskatās, ka tas ir ļoti traumatisks sporta veids, bet īstenībā ne. Man ir pazīstami mani draugi, kuriem varbūt gūža sāp un viņš dienā jau staigā šķīps, bet uzkāp uz slidām un slidināties viņš var mierīgi un kā saka, savu fizisko kondīciju arī diezgan tādā cienījamā vecumā uzturēt labā formā.